Ir tā, ka var pārēsties olas. Man nav vēl izdevies, bet, kā Danielāns saka, visu var mēru, protams, bet tie mēri ir arī atšķirīgi. Mans mērs laikam ir brokastīs 3 olas. Tas ir tāds standartiņš, ja? Bet noteikti būtu jādomā tas pats būtiskākais, man liekas, kā mēs šīs olas pagatavojam. Ar to, kas tur ir blakus tām olām, ar to var nošaut bišķiņu greizi. Ja tu tur, nezinu, sviestā, speķītī, tur visi tur cep, un tad var bišķiņu droši vien pāršaut. Kā ir labi pati ola, manuprāt, ir atkal, bet līdzīgi kā ar ogļhidrātiem. Ja tu esi superaktīvs sportists, tad jau tos ogļhidrātus tur nodedzina. Un tieši tas pats ir ar proteīnu. Ir ar olbaltumvielām ir noteikti jādomā līdzi par to, kāds tev ir dzīvesveids, kam tev tas ir vajadzīgs. Es daudz sportoju, es zinu, ka man daudz vajadzīgs muskuļu masai un spēkam, ilgajam spēkam olbaltumvielas pareizā kombinācijā ar ogļhidrātiem. Attiecīgi, mana deva ir 3, 4, 5 olas dienā varbūt. Es zinu, ir tādi, sportisti, kuriem diena nesākas bez 10 olām, vai kultenis, vai 12 olas ir kādi. Visu to šālīti noēd. Jā, mierīgi. Bet, protams, ir šīs te Eiropas, kas ir rekomendācijas vai pasaules rekomendācijas. Ja? Tās ir šīs, Pasaules olu organizācija, ir mērķis 365, tas vienu olu dienā. Tas būtu labi, ja cilvēks uzņemtu vienu olu dienā. Globāli tas padarītu mūs vidēji veselīgāks.